par PVN. Šis jautājums man ir apnicis, vienkārši apnicis. Un tirgu ļoti bieži vien ir ļoti liela neskaidrība par šo PVN un PVN maksātāju, un kad ir jāreģistrējas un kad nav jāreģistrējas. Un parasti ir tā, kā ierunās par PVN, tā cilvēkam, nē, daram tā, lai nav. Un ir neskaidrības, joprojām nāk neprecīza informācija par to, kā rēķina PVN to periodu, no kurā brīdī ir jāreģistrējas un tā tālāk. Jo 24. gadā notika izmaiņas, un tagad PVN periods, kurā skatās ienākumu summu, sākās no 1. janvāra. Kādreiz bija 12 mēneši, ja tu noslēdz augustā, tad tev tikai tas skaitītājs nonulējās tikai augustā, tagad ir 1. janvārs. Tātad, pavisam vienkārši. 50 000 slieksnis. Ja mums ir vairāk darījumu un pārsniedz šo slieksni, bez jautājumiem ir jāreģistrējās. PVN maksātāji reģistrē. Jo vienkārši, lai es jums izstāstītu, ja jums, piemēram, dotajā brīdī ir cirsme par 100 000, jūs viņu pārdodat, nereģistrējoties PVN maksātājos. Tajā brīdī, kad valsts ieņēmuma dienests konstatēs, ka jūs esat pārsniedzis šo limitu, jums būs jāreģistrējās un jums uztaisīs nodokļu aprēķinu, un valsts ieņēmuma dienests uzskatā, šis PVN 21% būs iekšā tajos 100 000, ko jūs saņēmāt, un jūs dabūsiet atgriezt 21% no 100 000. Tajā gadījumā, ja jūs jau laicīgi pieregistrējāties kā PVN maksātājs pirms darījuma, tad jūs kā PVN maksātājs izrakstīsiet uzņēmumu, kas jūs pērkšot cirsmu, rēķinu par tiem pašiem 100 000, bet ar atsauci, ka pēc PVN likuma 141. panta šim darījumam pievērojās apgrieztais PVN, un faktiski šim 100 000 šis PVN vēl nāk klātī. Bet par cik tas ir reversais PVN, tad viņš faktiski netiek maksāts, rēķinā jums joprojām ir 100 000, un jūs saņemat šos 100 000 un nodeklarējat pēc tam mēneša atskaitē, ka jūs esat saņēmuši šos 100 000 un ka viņam klāt ir šis reversais PVN, un līdz ar to problēmas vairs atkrīt. Kāpēc daudz negrib reģistrēties? Pirmkārt, reģistrācija. Jūs gribat pieregistrēties PVN-ā. PVN pieteikumu reģistrācijas izskata 5 darba dienu laikā. Un ja jūs esat to pielicis paskaidrojumu, kāpēc jūs gribat reģistrēties, tad 5 dienu laikā jūs būsiet noreģistrēts. Un tad ir tā, piemēram, jūnijā noreģistrējāties, tas nozīmē, ka mēneša deklarācija PVN maksātājiem katru mēnesi, tāpat kā juridiskai personai vai uzņēmumam, ir jāsniedz mēneša šī PVN deklarācija. Un tad ir tā, ka, ja jūs piereģistrēties, var piereģistrēties tīri teorētiski uz nenoteiktu laiku, bet ja jūs jau norādīsiet šo summas pārsniegumu, tad vids jums pateiks, ka nē, uz noteiktu laiku mēs nevaram jūs reģistrēt, piemēram, uz mēnesi, tāpēc, ka tā summa sasniedz to gada visu apjomu. Tas nozīmē, ka jums jāreģistrējas uz nenoteiktu laiku, jūs piereģistrēties 1. mēnesī, tā jūnijā. Jūs jūlijā pēc tam iesniedzat deklarāciju par šo vienu darījumu, norādat elektroniskā deklarēšanas sistēmā šo vienu darījumu un iesniedzat. Attiecīgi, pēc tam, kad jūs saprotat, ka es šogad vairs nekādus darījumus neslēgšu, jūs lūdzat valsts ieņēmuma dienestam ar pamatojumu, ar savu skaidrojumu, ka es tur esmu izcirtis visu vai kaut kādu loģisku apstāklu, ka jūs vairs darījumus neveiksiet un lūdzat, lai jūs izslēgtu no šī reģistra. Protams, valsts ieņēmuma dienestam tas vajag nepatīk un tas un tā, un viņi var gribēt kaut kādas gada beigas pavilkt vai vēl kaut ko. Bet, jebkurā gadījumā, pat ja 1 mēnesi, 2 vai līdz gada beigām jūs paliekat šis PVN maksātājs, jums ir pienākums katru mēnešu sniegt šo deklarāciju. Katru mēnesi tur jāčakarējās ar deklarācijām vēl kaut kas. Zini, kas jādara? Jātaisa CDS, jāpieņem dokuments no veidlapas, jāizvēlas īstais, un tāds pats tukšs, kā viņš atverās, arī jānospiež iesniegt. Tas ir arī viss. Tā kā, ja ir šitie te nodokļu jautājumi, daram tā, droši sazināties, varam konsultēt, bet